Tas principā sākās 79. gadā. Sen, kad es jau biju 8. klases skolnieks, mans skolotājs aizveda uz Tautas mākslas studiju Kalvis pie lieliem večiem, kas taisīja rotas. Jānis Mikāns, skolotājs, mums mācīja metāla apstrādi rotas, bet viņš mācot zāģēt, vīlēt un lodēt, pie viena mēs to darījām taisot arheoloģisko rotu kopijas. Mūs veda uz muzeja fondiem, skatījāmies paraugus, mēs dabūjām sokās aptaustīt vecās saktas un aproces, noņemt izmērus, pārzīmēt un taisījām kopijas. Un ar to sākās interese par senajām rotām un arheoloģiju. Tad pievienojies tu? Man patīk tas, ko Vitauds dara. Bet tie darbi bija pa vienam, lēni, uz izstādi. Un es sāku zīmēt to, ko man gribētos, lai viņš uztaisa. Būtībā tās bija kādas samazinātas detaļas no arheoloģiskajām rotām. Un es zīmēju, viņam nav laika taisīt. Un tad es pats sāku mācīties strādāt ar metālu.